Tā, pasākuma īsumā. Nelielas izmaiņas. Diemžēl nebūs Mārtiņa Čupīts. Viņam ir attaisnojuši iemesli. Bet mēs runājam, ka beigās Māris runās nedaudz ilgāk par savu karjeru un ko viņš darīs. Un līdz ar to tad aptuveni būs tas pats laiks. Būs pēc pirmajām 2 prezentācijām būs 10 minūšu pauze. Reiz pēc valsts, to. Nu jā, nu tad, kas vēl bija? Tas arī viss, man liekas, jo tagad būs taitli no Dmitrija. Blue Lakes, arī, jā. Jā, nepareizi, arī. Pirmais, kas uzstāsies Agris Čaurs. Pēc viņa, viņš stāstīs par savu animāciju karjeru, savām visām lietām, un pēc tam uzstāsies mūsu paši Gunārs par tēviem, un tad būs tāpat minēta 10 minūšu pauze, un tad Mārs Aboliņš stāstīs par ieteikumu. Tā, lūdzu, Agris. Uzņemšu laiku. Tā, labdien! Vajag jocīgs var dzirdēt, man sauc Agris Čaurs. Esmu animators, esmu arī dizainers un pēdējo gadu sauc sev arī par ilustratoru. Mēdz būt arī režisors un gadās arī tādas situācijas, kad ir jāpiesaist maz komandiņu, tad es arī projektu vadītājs. Kā jau freelancerim tas pienākās, jādara viss. Kāds viss sākās? Sākums ir meklējams 2002. Gadā. Ziemā brauc ar snowboard, nokrit, salauz roku, bija jāsēž daudz mājās. Notika vēl viena nelaime, nosila videokarti, nevarēja Counter-Strike spēlēt. Vēl kā iemaldījos tādā Mirts čata kanālā 3D grafika, kur uzzināju par tādām programmām kā 3D Studio Max un Maya. Sāku ar viņām aizrauties. Aizgāju tik tālu, kad katru dienu pēc skolas atnākot mājās, sēdēju līdz vēlam vakaram un kaut ko modelēju un darbojos. Tad Džeks vārdā bija tāds Indū, cik varbūt tāds pat zina. Viņš no Liepājas man sūtīja tutoriāļus, bet tajā laikā bija lēns internets un nevarēja to normāli nostāt. Tas bija mans sākums. Nu, jā, tīņi gados baigi daudz pie datora nesēdēju, bet vēlāk atgriezos un bija pārmetos citā lauciņā, savādākā lauciņā, bet līdzīgā lauciņā. Tagad parādīšu savu nesen svaigi izcepto šaurīju, lai parādītu, ko es daru tagad.
Izdomāju šajā prezentācijā tik daudz nerunāt gudras lietas, bet vienkārši pastāstīt par saviem projektiem. Pirmais projekts, par ko pastāstīšu, ir projekts, ko darīju, var teikt, visu pagājušo gadu. Tas ir klients no Vācijas, ražo rūterus, tur visās tehnoloģijas. Un, man ilgu laiku bija tā kā sapnis pastrādāt ar kādu cilvēku no ārzemēm. Un tad caur Dribble.com mani uzrunāja un piedāvāja zīmēt ilustrācijas priekš mājaslapas. Tātad uzdevums bija sazīmēt diezgan daudz ilustrācijas priekš mājaslapas, arī izdomāt stilu. Bet realitāte ir tāda, ka es nevienam neesmu teicis, ka es esmu ilustrators un ka es vispār māku zīmēt. Bet es centos zināju, ka tā kā būtu cool tā daudz iemācīties. Un tad es teicu, jā, davai, daram, uzzīmēju pirmo testu darbiņu, neteicu, cik laika man aizņēma. Bet klientam likās, ok, sāk strādāt. Process, kā es to sāku darīt, pirmā lieta, ko es izdarīju, bija, es nopirku vienu apmācības kursiņu Schoolism.com, kur vadīja Džeks no Pixar un stāstīja par tēlu dizainu. Tā pirmā lieta, ko es no viņa iemācījos, ka svarīgākā lieta ir labs referents, kā iedvesmoties no reālās dzīves, no reāliem personāžiem, meklēt tās mazās niansītes, kas personāži padara interesanti un mazāk skatīties citiem māksliniekiem un mazāk ietekmētos. Tad viena atklāsme, kas man drīz atnāca, ir tāda, ka ir svarīgāk, ko tu zīmē, nevis kā. Tās pašās idejas izdomāt ir grūtāk nekā to uzzīmēt, tā ideja ir. Un tad es dažu screenshot no procesa, kā es sevi bildēju un filmēju un meklēju references. Viena no pirmajām ilustrācijām, kad bija jāizveido par tēmu mērķa auditoriju. Un kaut kā tā sanāca, ka šo bildību zīmējot arī izstrādājās lielākā daļa tēlu, kurus izmantoju tālākajās ilustrācijās. Tā redzēt to procesu, kā viņi tap. Šis dažas references un bērnu procesu. Un es nekāds baigi labais zīmētājs, noteikti šeit daudz labāk zīmēt par mani, bet tāpat jūtos īri priecīgs. Te ir dažas ilustrācijas no šī projekta, kas man pašam tik labi patika. Ir pagājuši pāris mēneši zīmējot, un tad šis pats klients man nāca piedāvājumu, ka vajadzētu uzsākt arī animāciju. Par ko es biju ļoti priecīgs, jo īstenībā animācijā es vairāk specializējos nekā šajā ilustrācijā. Un bija lieliski iespēja atdzīvināt savas zīmētās ilustrācijas. Tad es parādīšu, kas ir sanācis, un pēc tam pastāstīšu, kā tap šī animācija. You have a business. You might only have one location, or maybe you have several businesses. You work hard to get your customers to visit your business day after day. But it's not always easy to connect with them in ways that help your company grow. This is where AirFi steps in to help. How does AirFi connect you with your customers? It's simple. AirFi gives your customers free in-store Wi-Fi access just by entering their email address. AirFi then uses this information to automate your digital marketing, contacting your audience with special offers that encourage them to visit your business. But that's not all. AirFi's automated service offers online retargeting, customer surveys, internet ratings, and much more. This creates the ultimate win-win. Your customers get a great deal, and along with a host of automated digital marketing tasks, you get more people coming through your doors. With smart wireless marketing from AirFi, you'll be able to grow your business up to 60% faster. Contact us now, and we grow your business together. Droši nav neizstās nekas īpaši, bet godīgi sakot, es pie šī projekta strādāju laikam 2 mēnešus. Jā, kaut kā tā. Kā parasti šādos projektos viss sākās ar scenāriju, kur man šajā gadījumā iedeva klients, kur es arī mazliet palīdzēju updateot. Un tad sāk strādāt pie katra plāna, pie idejām, kā parādīt šīs lietas, kuras jāizstāst. Tā redzot, jā, pēc katra plāna seko
tāda animācijas skica, kuru samontē no nekustīgām bildītēm, ko mēs sauc par animatiku. Tālāk sekot kadru dizainēšanu, tad animācija beigās kaut skaņas dizainēšanu. Tā, šitās ir kaut kādas skicīšas, šīs ir laikam storyboards viena no versijām, un tad šādi izstās ilustrātori fails, kurš beigās tiek animēts. Tā, tas izskatās. Tad tālāk parādīšu dažas vietiņas, ar kurām slepojas, kā es esmu atrisinājis šīs animācijas. Tad šajā kadrā es biju izplānojis šos uzrakstus, kas tā kā parāda, ko šis produkts dod. Un bija doma, ka viņam vajadzētu nākt no šī rūtera ārā. Man jau tā kā gribējās tāds smuki izstījās, negribējās beisiko kaut ko skēlot un tā. Baigi šiki būtu, es būtu tā kā pa katriņam zīmējis un tur katru burtiņu tā kā frame by frame zīmējis, bet tad sapratu, ka būs baigais overkills, izskaitīt, cik tur burti, secināju, ka darbs būtu kādu nedēļu. Tas tā kā īsti nebūtu ok, priekš sekundas animācijas, un tad es izdomāju, kā būtu, ja es vienkārši šīs pašas formas tā uzzīmēt pa kadram, kā pa labi redzēt. Tā arī izdarīju. Es uzzīmēju šīm formām to kustību, un pēc tam vienkārši After Effectos tos pašus uzraktiņus, tādu tūlu, saucās mešu vārdu, izlocīju kadriņus. Sanāca tīri ok. Bet, jā, šis ir diezgan parasts kadriņš, kā nekas īpašs, bet tomēr ir bišķiņ īpašs, jo viņš ir sadalīts divās daļās. Daļa ir animēta After Effectos parastiem vektoriņiem, un otra daļa ir rokas, kas ir zīmētas. Nu, tur var redzēt, tas ir viens no pasiem tikai šai zīmēšanai, tur ir pēc tam vēl tāds clean-ups, un pašai animācijai, kas ir ar vektoriem, tā lieta, ko varbūt viss tā nedara, ir tas, ka es praktiski gandrīz nemaz nedalīju pa layeriem, ka katrs šis tēls būtībā ir viens layers, vienkārši viens shapes layers, kurš ir frame by frame, vienkārši uzanimēts, tur nav īpaši daudz kustību, kā izvēlējās, man šī animācija būs tādā minimālā stilā, līdz ar to kaut kā likās, ka tā varētu būt cool, un patiesībā laika ziņām mēs daudz neesam. Nākamais projekts, par ko es pastāstīšu, ir, ko es darīju priekš Fórum Cinemā. Bērnu rīts ir tāds pasākums, kur bērni iet skatīties filmas un kaut ko izklaidēties un laidu kinoteātrī. Pats nereiz neredzēju. Tātad stilu es neizstrādāju, to man iedeva. Viņš bija tā kā no tādiem klucīšiem, bērnu klucīšiem veidots, un tā doma animācijas stils tikai bija, ka vajadzētu iztīties, kad bērni to ir radījuši. Šķiet, ka tam vajadzētu pēc stop motion izskatīties. Parādīšu, kāds izskatījās, un tāpēc tam bišķi pastāstīšu, kāds taisīt. Nelūks tos. Te būs noderīgi nieki un lieli prieki. Asprātīgi uzdevumi un jautri konkursi. Jauni sirdsdraugi un pāri visam prieks acīm. Kas tas ir? Tas ir bērnu rīts. Draudziņ, ja gribi to visu piedzīvot, ņem mammu vai tēti aiz rokas un nāciet uz bērnu rītu. Kinoteātrī Kino Citadele 12. vai 13. decembrī no 10 rītā līdz 2 dienā. Par visu vairāk uzzini Fórum Cinemās LV. Jā, tad ir breakdown pirmajam kadram, tad tika atsūtīts šis tārpiņš, un vienkārši ir lokās. Un es domāju, kā lai to uzanimēju, es neesmu nekāds tur mega 3D speciālists, bija skaidrs, ka šis projekts jātaisa 3D. Un es ar to rīkošanu neesmu tā kā baigi draugos, un domāju, ko lai dara. Jā, tā kā bija doma, vai nu ieguldīt laiku tur mācīties rīkot, vai nu izdomāt kaut ko citu. Un es izdomāju, ka varētu vienkārši After Effectos uztaisīt tādu skicīgu, un 3D vienkārši frame by frame šos klucīšus pārlikt, un tādējādi tas man dod iespēju normāli fleksibli animēt. Nu, pēc tam viņiem bija jāizšķist. Jā, man liekas ļoti interesanti tas, ka jums liekas crazy par frame by frame, bet patiesībā tas ir super easy. Tas man aizņem tur varbūt kādu stundu, tā kā pārlikt. Vai būtu rīkošanā 2 dienas ieguldījis, ticamāk. Jā.
Par to projektu man diemžēl vairāk nav ko stāstīt. Tad nākamais ir cenu klubs. Šie ir kā šķietami garlaicīgie klipiņi, un par šo projektu gribu stāstīt, tāpēc, ka viņš man ir īpaši mīļš, un šis ir par to, ka kaut kā garlaicīgā lietā vajag mēģināt dažreiz atrast kaut ko foršu, un dažreiz tas arī izdodas. Tas viss sākās ar to, ka man piedāvāja taisīt šādus klipiņus, nelikšu fullscreenā, jo nav daudz ko redzēt. Cenu klubs LV akcija pavasarī. 4-metrīgs batuts 90. Jā. Tad sāk arī. Es tur tik smieties, man jau ir ok, labs dizainums. Jā, tādas es taisīju katru mēnesi, vairākas reizes. Bija kā jau cool. Lietas nepiesienās naudīgi, maksāja visi mierīgi, es tikā liekas, ka kaut kā galīgi neattīstos. Un tad man radās ideja, ka es varētu viņam piedāvāt pats, piedāvāt zīmēt tās animācijas sākumā, jo šitā tad atsūtīju paši, tad droši vien 10 minūtēm kaut ko uzzīmē. Un es iekstinu, un tad man radās ideja, ka es varētu kaut ko foršāku piedāvāt. Un jā. Tajā laikā ļoti aktuāli, arī šobrīd ir aktuāli šīs vektora animācijas, un tas īstenībā bija kādu laiku atpakaļ, tad es vēl sūdzīgāk zīmēju. Man bija baigais izaicinājums, ka varētu pats kaut ko zīmēt un animēt un to rādīt televīzorā. Tas likās nenormāli paši. Es nonācu pie koncepta, kad es piezīšu zaranžo krāsu, kas ir cenu klubu krāsa, un ietveršu tādas ģimeniskās vērtības. Ģimeni, tur bērni, tur sunītes, viss forši un jauki. Bet, jā, kādu laiku tā darīju, un vienā brīdī man sāk likties, ka šis formāts galīgi priekš televīzijas īsti nedara. Kaut kā, man liekas, nepiestāv, viņš tev vairāk priekš veda. Man likās vēl kaut ko pilnīgāku, un tad es sāku sliekties, ka varbūt vajag citā stilā, un vismaz pašam tā kā interesē arī zīmētā lieta, vairāk zīmēt. Un 3D, tad nonāca līdz tam, ko varētu pamēģināt 3D taisīt. Pirmā doma bija taisīt 3D tēlus ar rokām un kājām, tos pašus, bet sapratu, ka tas ir ļoti laikietilpīgi, tur būvēt riktīgs tēls, un kā būtu, ja tās būtu vienkārši tās viņu pārdotās preces, šie 3D, un zīmēts būtu pārējais, tur rokas un kājas, kas ir tā kā divi zaķi ar vienu šāvienu, un gan 3D, gan zīmēšana. Un tas nonāca līdz kaut kam šitādam te. Šie visi ir tā kā, ievada animācijas visām akcijām. Tur klāt jau lieta akcijas teksti, kuru šeit nav pievienot. Un šī ir man pat jaunākā cenu kluba animācija, kuras īpaši pacentos, lai varētu ielikt tā šaurīlā. Man jāsaka paldies arī dažiem maniem draugiem, kas man palīdzēja viņu labāk padarīt. Es pastāstīju, kā šis taps. Tur ir 3D lietiņas, tur ir redzēt vegāno sašliku, skicīga. Jā, droši vien, kad daudziem nav jāuzsmas, kā top tā zīmēta animācija. Es arī neesmu nekāds profesionāls, patiesībā pavisam nesen tikai sāku tā riktīgi mēģināt iemācīties. Bet patiesībā nav tā, ka, droši vien daudziem liekas, kad ir vienkārši kaut kāds burvis, kas apsēžās un katru pēc katra tur krāsaini perfekti zildīts zīmē un sanāk tur mega animācija. Patiesībā jau tā īsti nav. Tas ir tā kā arī tas pa kārtām. Tas pirmais ir, kad izdomā to trajektoriju, tad pašas galvenās lielās formas kustība un pēc tam apaudzē ar pārējām lietām, detaļām. Un, jā, un tad beigās to pārzīmē tīri un beigās izkrāso un gatavs. Un galā izstāv šitā te. Te es gribēju parādīt man mīļāko zīmētās animācijas programmu, kas saucās TV Paint. Tā viņa izskatās. Ļoti laba programma. Iesaku visiem, kas grib pamēģināt. Var dabūt šīs maksas triāla versija, tikai nevar iesāvēt vēlas. Un tas laikam arī viss. Un starp citu šito thank you, es arī esmu animējis tajā pašā TV Paintā. Sākotnēji tā bija domāta vienkārši animācijas skits, tam thank you, ko es gribēju ātri efektīvi tā kā smuku uzanimēt, bet secināju, ka viņi neizstāst slikti un uzliks to pašu.
Liels paldies! Jautājumi? Rekur visiem jautājumiem. Sakts? Vispār, kā tu redzi tādu, vienkārši zinot, cik laika daudz prasa rokas zīmētā animāciju, jā, tādā ziņā. Kā tu redzi šādu veidu animācijas tādu lomu, tādā komerciālajā tirgu, vai arī tādā nākotnē kaut kādā jošāk, vai tas kaut kas paliks, vai kā tu uz to skaties? Rītīgi grūts jautājums, es par to arī daudz domāju. Skatoties pasauli, kā pāri okeānam, tur it kā ir, kas pērk šādu animāciju. Un man liekas, galvenais jautājums ir, vai ir, kas to var gan efektīvi un ātri izdarīt. Ja būs, kas to var izdarīt, un būs piedāvājums, šobrīd jau īstenībā nav piedāvājumi. Jau Latvijā? Jā, nav īsti piedāvājumi. Nav neviens, kas varētu ātri, kvalitatīvi to izdarīt, piedāvāt. Jā. Manuprāt, cenas ziņā tam nevajadzētu būt dārgāk par 3D animāciju, ja to dara profesionāli un ātri. Un kāpēc nē? Varētu būt interesi, es domāju. Tādā ziņā viņš jau riktīgi forši, ja tur redzi tādas cilvēciskās kļūdiņas, ko tu pieļauj, ka tu zīmē ar roku. Tādā ziņā jā, ir savu vietu noteikti. Nesen, tur Madrē redzēju, bija kaut kas internetā, kur aizmirst kādiem mākslinieces. Aneta Meleks bija, Anetas Meleks kaut kāds ilustrācijas bija iekusināts. Viņas nebija tā kā cell animations, bet tur vajadzēja viņu. Vienkārši, droši vien jākat. Kā tu vērtē to tēmu? Viņas darbu? Nē, to animāciju, to, kā tās ilustrācijas bija iekustināts. Tās, nebija tik traki, bet varēja būt labāk. Ok. Jā, viens jautājums. Vienīgā, mācību pieredze tev ir tas skolismu.com, tu citur nekur neesi mācījies šo tēmu? Skolismu.com es mācījos tēlu dizainu. Skaidrs, bet zīmēt kaut ko... Zīmēt vai animācijā es reiz varu pateikt, ir tāds, var uzrakstīt, ir tās Enrique Baroni džeks, riktīgi nice animators, un viņš uztaisīja kursiņu pagājuši gadu, kur arī es bišķiņ izgāju. Tas baigi atvērs vaļā vārds. Bet tur skolas nav nekādas, tur mākslas akadēmijas vai kaut kas tam? Nē, man diemžēl tā nesanāca, es vispār programmētāju mācījos. Es arī. Un pēc tam par elektriku. Kad sapnis par snowboardu. Jā, paldies. Bija jautājums. Tehniskāks jautājums. Kāpēc tieši TV Paints? TV Paints. Pirmkārt, tāpēc, kad kāpēc ne Adobe Flash, piemēram? Jā, kāpēc tāpēc, ka Flash ir vektori un tev nav pressure sensitivity. Tu arī TV Paintā skečot tāpat kā Photoshopā. Un tu var kļūdas pieļaut, tev nevajag uzreiz tik labi uzzīmēt. Un vēl viena lieta ir mazāka klaritūra jābūt šķiņ. Tas ir, tev nevajag obligāti likt tos blank keyframes, tu uzreiz ātrāk frames klāt. Vienkārši ir ātrāk. Jā. Bet kaut kāda clean-up īstenībā ir ok taisīt flashā. Es esmu tā darījis. Bet tur kā flash ir tas, ka tie vektori un perfekti izkrāsot. Vēl jautājums. Kā tev skaņas dizainu? Tu pats taisi skaņas dizainu vai vispār skaņas efektus? Diezgan bieži gadās, jā. Man īstenībā pārāk labi pieredze ir cilvēkiem, kas man citi taisa skaņas dizainu. Jā, ok. Labi. Jautāšu tev, ja vajadzēs. Man vēl viens jautājums. Tu zīmēji uz, jau vakumu, jā? Bet tad... Nē, iPad Pro. Uz iPad Pro? Tu uz ekrānu zīmēji? Jā. Ok. Pirms tam man bija tas Intuos, kas nopirkt iPad lietot. Tikai tās Apple preces, tur cik nopērks apvienojās, tur un tad, nevajag man, bet lēto pārdot tā. SS.com. Liekas, gājuši. Paldies! Ko tagad Gunārs stāstīs par savu tēlu izveidu? Sveiki! Prieks jūs redzēt visus tik kuplā skaitā beigās, tomēr cilvēki sanāca.
Ja kas tur ir vietiņa, var apsēsties, ne? Kur priekšā pāris vietas, ja gadījumā nogurst kāju. Nu, jā, uzliksim manu prezentāciju. Tas būs interesantā. Es ceru. Izmanto to pašu. Jā, es varētu. Tagad prezentāciju vadīt. Jā. Nu, jā, tas esmu es. Sēžu pie datora un zīmēju. Esmu vienmēr niknas tagad zīmēju, jo man nekas nesanāja. Un man ir liela bārda, kur rāpo visādi kukaiņi, kā to var redzēt skicītē. Nu jā, tā es arī pašā darba dienā izskatos. Sēžu pie vākuma un to tikai kā zīmēju. Pats es esmu datorgrafiķis, 3D dizaineris, skicēt māku jau vajag un vispār jau darīt arī. Diezgan ilgi nodarbojos ar šo te lietu un Cik ir ilgi? Kaut kādus sanāk, atkarībā profesionāli, ja skatās, tad ir 13 gadi, un ja ir neprofesionāli, tad es nezinu, 23 gadi. Nu, diezgan ilgi. Kaut arī man pašam ir 33 gadi. Jā, nu jā. Tīņu gados man vienmēr bija interesanti nodarboties ar visādu plastelīnu, mītīšanu un skicēšanu kladītē, bet tagad es atklāju, ka to visu var diezgan veiksmīgi darīt arī uz datora, un kad man parādījās dators. Tad es sapratu, ka nē, šitā ir lieta, kas ir jāņem nopietni, un jāsāk tas viss darīt tādā nu tā kā pusprofesionālā nodarbošanās veidā. Un pagāja zināms laiciņš, un cilvēki sāka man prasīt, nu tā kā var man kaut ko tur uzzīmēt, var man kaut ko uzmodelēt. Un es saku, davai, jā, baigi labi, ja kāds grib man maksāt par maniem ķiņķieziņiem mazajiem, tad es gan ne. Tās izklausās pēc diezgan labu biznesa plāna. Nu jā, un ar laiku sanāca tā, ka es sāku specializēties 3D vides, tēlu un dažādu elementu veidošanā. Tā, bet pašam es vairāk interesēju tēli, un es personīgajos darbos pārstāvjā nodarbojos ar tēliem. Jā, un kāpēc es par to stāstīšu? Man pašam tā kā vienmēr ir bijis interesanti klausīties citiem, citos cilvēkos, un jā, un viņu vienmēr man ir tā kā iedvesmojuši, un ja man sanāk tā kā kādu citu iedvesmot, tā kā likt kādam citam varbūt arī kādu tēlu uztaisīt, nu, man liekas, tas ir gandrīz vai ideālākā lieta, ko es varu izdarīt savā dzīvē. Jo viena lieta ir tā kā paņemt pašam kaut ko zīmēt sevis dēļ, bet ja tā kā dari kaut ko to lietu citu cilvēku dēļ, nu, tas ir tāds augstāks mērķis, tas ir tā kā vairāk par naudas pelnīšanu, bet iedvesmot kādu citu cilvēku. Jo, nu, teiksim, mēs ar darbu, kas tagad strādāja Snapchatā, Latvijā, kā aizvērtās ir Snapchatā office, mēs braukājam apkārt pa skolām un stāstam bērniem par to, ko mēs darām. Nu, tā kā arī tādā nolūkā, lai tā kā no viņiem būtu kaut kādas idejas par to, ko darīt tālāk un varbūt viņus kaut kādā veidā mudināt darīt lietas. Un es viņam tā kā prasu tiem bērniem, ne? Ko jūs gribētu darīt, tā, kad jūs izaugsiet? Nu, kas ir mūsdienās profesionāla, nu tāda profesija, uz ko tiecās jaunieši? Un viņi saka, es gribētu būt David Tomzis. Es tāds, nu, ļoti jauki, protams, bet viņš jau nav tā kā kaut kādi augstāki mēģi tam visam, ne? Ārsts vai astronauts, ne? No, tādi mums tie bērni nav. Nu, bet, un galvenais viņi man prasa, nu, tā kā var tiešām arī nopelnīt ar kaut kādām šitādām te zīmējumiem, tā kā, nu, pa Snapchat jums tā kā kaut kas kāds maksā? Vai jūs to dariet tā kā savu prieku pēc? Es prasīju, jā, vai mēs esam voluntieri tajā visā prasā. Saku, nē, var tā kā, var nopelnīt, ka to maksā labi, un mēs neesam voluntieri, jā, tas ir tā kā īsts darbs. Un šo ideju es tā kā arī gribētu popularizēt ar vispār ar šitiem visiem pasākumiem, ne, kas tā kā trešā daļa jau tagad notiek, ka tas ir tā kā īsts darbs, ka tas ir mērķis, uz ko tiek.
jo ir gana daudz pasaulē grāmatvežu, juristu un visu citu lietu. Nu jā, šie ir mani darbi, ne visi, ir krietni vairāk, bet tie ir tie, kas uzlikuši šitā slaidā. Jā, man vienmēr ir patikuši roboti, visādi monstri, un tas viss sākās ar to, ka mani mamma bērnībā brāli aizveda uz filmu Plēsoņa ar Arnoldu Švarceneggeru. Man nebija vēl, es nezinu, tas bija 90. gadu sākums pats, kino knapi sākās Latvijā vispār, un man nebija laikam vēl 10 gadi, kaut kādi 8 vai 6 gadi man bija, un pēc tās filmas man bija tik liels iespējas, ka es nevarēju kaut kādas, nezinu, nedēļas pagulēt, jo man visu laiku likās, ka caur durvīm nāks līdās ārā Plēsoņa un mani plēsīs gabalos, un Arnolds Švarceneggers arī kaut kur zem gultas sēdēja. Nu, un tas uz maniem atstāja tik lielu iespēju, ka jā, es sāku zīmēt kladītēs visādus mošķus un briesmojumus un robotus, un arī tur zvaigžņu kāri un viss pārējais, kā jau daudziem šeit tā liekas. Jā, un tā tas viss lēnā garā sākās. Un man vispār patīk zīmēt diezgan briesmīgus tēlus, ko tā kā es mammai nevaru parādīt, vai sieva man arī nesaprot, kāpēc es kaut ko tādu daru, jo, it kā viss ir kārtībā, bet uzzīmēt kādu kroplu vienmēr gribās. Tā ir mīļākā nodarbošanās. Jā, es gribu uzsvērt, ka viss tiešām ir kārtībā. Viss ir labi. Lūdzu, 3D tēli, man liekas, kad Agris zīmē multenītu 2D, bet 3D, un tā ir īsti manta, jo, protams, saprotu, bet 3D tēli ir ārkārtīgi elastīgs mēdījis. Tu paņem uztaisi tādu tēlu, un tad tu viņu vari grozīt, kā tu gribi, un animēt, kā tu gribi, un ja tur viss ir adekvāti uztaisīts, tad tas ir ļoti universāls pasākums. Tu viņu var apgaismot, kā tu gribi, vai ne? Uzlikt citu tekstūru, un reiz tev ir cits tēls. Tas nav jāpārzīmē visu no nulles katru reizi, man ļoti modulāri darboties. Lūk, un šie te 3 darbiņi, to manu spektru, vai ne, bet nekāds dižais spektrs nesanāk bija. Meitene un 2 monstri. Lūk. Jā. Un šie te visi 3 tēli ir tā kā, spēlīt ar gatavu tēlu. Viņus var ielikt uz mobilā ekrānā, uz mobilās ierīces, un viņi spēlēsies labi, viņi nebremzēs. Bet jā, man no sākuma jāpastāsta par to tapšanas procesu, lai ka būtu skaidrs, kāpēc viņi nebremzēs. Jā. Tā. Jā, konkrētāk es gribētu pastāstīt par viena tēla izveidi, ko es nodarbojos kādu laiciņu jau tagad atpakaļ. Un viss, protams, sākās ar iedvesmu, ko tu gūsti no dažādām vietām internetā un no dažādiem melkiem, kas ir arī pašā internetā saskatīti. Viens no viņiem ir Bobijs Ču, ārkārtīgi, manuprāt, talantīgs ilustrators, kuram ļoti labi izdodas apvienot gan to monstrālo tēlos, gan arī to skaisto un mīlīgo un tā kā nedaudz tur bērnišķīgo. Lūk, viņas darbos ir tāds, tā kā, tāds šarps, nezinu, tā kā gan sāli, gan cukurs, tur ir gan kādas angliski saucās sugar and spice, vai ne, tad nav garlaicīgi. Lūk, un parasti tas viss sākās tēla izstrāde pēc iedvesmas. Nākamā ir tā kā ideja, ko es pats varētu uztaisīt. Lūk, un pats interesantākais man liekas, ka ir, ja tev ir gana daudz spējas, ja tev ir radīt tēlu no A līdz Z, ka sākot no skices līdz tā pilnīgai realizācijai, tas ir tas, ko es tā profesionālā ziņā vienmēr pats esmu tiecies uz tādu mērķi. Lūk, un jā, vienmēr sākās ar kaut kādām maziņām skicītēm tā ideja. Un tas parasti notiek vēlu vakarā, tad, kad man ir kāds mirklīt brīva laika pēc darba, tad, kad es esmu noguris, izbasījies un tā tālāk. Un ko es gribu uzsvērt citiem radošiem cilvēkiem, ir tas, ka to savu besju un niknumu uz darbu dažreiz, kas sanāk,
uz kaut kādām citām lietām savā dzīvē, kas notiek negatīvi, ka to vienmēr var pārvērst par kaut kādu radošo enerģiju. Jo tev ir dusmas, un tad tu izdari kaut ko. Tu, teiksim, nevis uzkliedz virsū savai draudzenei, sievai vai iespēr sunim, bet paņem un uzzīmē kaut kādu kārtējo monstru vai briesmoni. Un tādā veidā tavā dusma ir pārvērtusies par mākslu. Un kā izrādās, jā, es pavisam nesen to uzzināju, bet māksla kā terapija ir ļoti, ļoti plaši izplatīts psihoterapijas veids. Taviš cilvēkiem, kuriem ir psiholoģiskās problēmas, tiem viens no terapijas veidiem ir, tu atnāc pie psihoterapeita, viņš tev iedod zīmulīti, papīrīti, krāsas, tu ņem zīmē, stāsti, kā tu jūties. Un tādā veidā sev tā kā palīdzi, jo mēs kā cilvēki esam ļoti daudz savā galvā iekšā, un ja mēs to visu izdabūnam ārā uz papīra vai runājoties ar kādu, tad tā problēma paliek tāda konkrētāka un apjaušamāka, un tu no viņas vari tikt vaļā. Ko es tā kā savā ziņā arī mēģinu ar saviem darbiem izdarīt, ne? Jo šitas nav normāli, man liekas. Šausmīgi biesnīgi. Lūk. Vai, kā viņš man bremzē. Tā, nu jā, un pēc tam, kad ir izdomāts, ko tad īsti tur zīmēs, sākās tā daļa, kas saucās 3D modelēšana. Man pašam visvairāk patīk tēlus veidot zēbrušā, jo tur ir ārkārtīgi elastīgi sākt to visu radošo procesu. Tu arī uzzīmē ķēmu ausi, nepatīk ausis, nogriez ausis, nekas nemainās. Uzzīmēt viņam lielu degunu, mazu degunu, izstiept roku, piezīmēt klāt 3. roku, 4. roku, milzīgus zobus uzbliest, viss notiek. Nu lūk, kad tas ir izdarīts, tad uzzīmē un piemodelē viņam klāt kaut kādus dažādus elementus, tā kā cepuri, tā kā jaciņu, un to tā kā mājā vairāk un labāk izdarīt. Māja 3D programma. Nu jā, un lai arī kāds ķēms nebūtu uz ekrāna, vienmēr ir jāatcerās par to, ka visām dzīvajām radībām pasaulē ir anatomija, un vienmēr tai radībai ir kauli, muskuļi, zemādas tauki, āda, un tad ir sāras arī ir visādi veidojumi. Tā kā, lai arī kas tur nenotikt uz tā ekrāna, vienmēr ir jāatcerās, ka tur tomēr tā radība teorētiski varētu būt dzīva. Lai arī cik mokoši viņai nebūtu cik dzīva. Viņš varētu eksistēt. Nu jā, un ārkārtīgi svarīgi vēl pēc visa šī te ir dot savu darbu apskatīt citiem cilvēkiem. Un man ir paveicies ar draugiem tādā ziņā, ka es viņu iedot Oskaram Pavlovskim, kurš varbūt mūs skatās livestreamā. Un viņš paskatās uz to darbu, pasaka, galīgi garām, pārzīmē pāri visi, Photoshopā pārzīmē, uztaisa savu skicīti, un tu uz viņu pēc tam pasties un domā, jā, tiešām šitas Oskara darbs izpārs labāk nekā manē. Un tad viņu var ņemt un pārtaisīt tā kā viņš ir ieteicis. Arī nē, kā nu sagribās. Nu lūk, tālāk. Retopoloģija. Pēc tam, kad tu esi uzzīmējis ārkārtīgi detalizētu tēlu zēbrušā un mājā, tev viņš ir jāpārzīmē jaunā low poly modelī. Cik daudz cilvēki zina, kas ir low poly modelis? Nē, diezgan daudz, kas ir. Jaunais trends. Lūk. Šīs te process ir diezgan laikietilpīgs, bet ārkārtīgi nomierinošs, jo katrs tur tas punktiņš, protams, ir jānoliek ar rociņu, ar pelīti, tanī vietā, kur viņam ir jābūt. Un, nu jā, atkarībā kā vai tu vēlies to automatizēt vai nē, bet man nepatīk automatizēt, man patīk visu dalīt ar rokām, tur stundām ilgi gadiem, taisīt vienu modelīti. Nu jā, šādi modelīši patīk animatoriem un spēlīšu ziņiem, jo attiecīgi ir mazāk poligonu uz ekrāna, jo ātrāk darbojās visas spēlītes vai animators var efektīvāk animēt visu bez bremzēšanas. Nu, lūk.
Jā, nākamo. Laime. Dēla izstrāda UV izklājums. Jā, es taisot šo te prezentāciju nepamanīju, bet tā kā vakardien skatoties, es pamanīju, ka reiku šeit tur augšā, es esmu pieļāvis kļūdu. Norādījis to. Briesmīgi. Cilvēki, kas saprot, šitas ir, kā es par tā drīz, nokaunēties, pārtaisīt prezentāciju, pārtaisīt modeli. Bet, jā, ideja ir tāda, ka ir jāizklāj planārā izklājumā visa modeļa virsma. Kādreiz mājā bija tāds plugins saucās Roadkill. Un, pēc būtības tieši tas arī ir, jo kā tu ņem un izrullē to modelīti pa plakni un tā viņš arī izskatās, izsmērās. Tur ideja tāda, ka katram poligonam ir jābūt gana lielai virsmai, lai uz tā uzklātu tekstūru un lai adekvāti attēlotos pēc tam, teiksim, tev ir cepure un viņai ir naks. Un uz naga tu gribi uzlikt pleķīti, un tad tev ir viņa jāizklāj. Lūk, un tas arī šeit tiek darīts. Jā, un jo smukāk šitas te man sanācis, jo mazāk man problēma nākamajā daļā, kas ir teksturēšana. Un teksturēšana man vairāk patīk veikt 3D Code, ir tāda programma. Kurš zina, kas ir 3D Code? Ļoti labi. Lūk, veikošana tekstūra arī ir diezgan tāds laikietilpīgs pasākums. Arī pēdējā laikā ar Substance Painteri viņš ir krietni pātrināts. Es atceros, ka es šito konkrēto darbu taisīju vēl ar X normalu. Un tas bija bišķīt mokoši, jo tur ir jāmocās un jāmaina parametri un jāpāreksportē modelis 10 reizes, ka kaut kas iedzīgs sanāk, jo tur vienības nesakrīt maijai, un tad tur ir vienības nesakrīt topoganam, un pēc tam tas viss tiek pārveidots par PBR materiālu. Tur var redzēt, kad ir sakrautas kaudzītājas tekstūras, pirmā ir normāla mati, tad tur ir spekulārā, tad tur ir laikam glosīnēs, es tagad neatceros, un albedo atbild par parasto krāsu un pārējās atbild par gaismas laušanu un dažādos tur, pie dažādiem noteikumiem. PBR materiāli tiek izmantoti pēdējā laikā ļoti spēlīšu visādos ziņos, un viņi darbojās kā physically based rendering, akurāta renderēšana balstoties uz dažādiem gaismas modeļiem. Jā, un tad jau mēs esam nonākuši pie pašām beigām, un tās ir modeļa setapošanas Sketchfabā. Sketchfabs ir internetā pieejama aplikācija, kurā var ielādēt savu modeli, un to visu var izdarīt real time. Tā ir man ļoti patīk šī aplikācija, jo pirmkārt viņa ir bez maksas, viņa darbojas ārkārtīgi ātri, tad uz mani ārkārtīgi lēnā dators, kurš ir vēl no 2009. Gada mājās. Lūk, un var ļoti efektīvi uztaisīt šitādu te monstriņu ar apgurošu smaidu un pieregulēt visus parametrus, kādus tu jau vēlies. Tā kā tas GIFs arī ir capturots tieši Sketchfabā iekšā, kad tā gaisa brauc pāri. Viņš tieši tik ātri arī darbojās. Vispār nekas nav jāgaida, nav nekāda renderēšanas laika vai nekā ir pierasts ar dažādiem render ziņiem. Lūk. Un beigās man sanāca šāds te smaidīgs vīriņš, žurciņā, pelīte, kurš ir nedaudz izstiepis rociņas, viņš varbūt ir nedaudz nabadzīgs, varbūt viņš ir nedaudz skumīgs, sērīgs, saldsērīgs par savu liktenīti, bet man patīk tēli, kas tā kā rada kaut kādus jautājumus un varbūt liek uz viņiem paskatīties nedaudz ilgāk nekā pāris sekundes, tā kā bija vienā no slaidiem maniem, tur vienkārši meitene, smuka meitene, jā, beig jau. Ar šīs te, vīriņš, man pašam viņš likās nedaudz intriģējošāk. Labi, tas tā, sevis lielīšana. Jā, un tas arī principā ir viss. Paldies jums vēl!
Jā, varbūt ir kāds jautājums? Man ir jautājums. Jā. Teiksim, kad tu uztaisīji šito tā, tas tavs brīvā laika darbs, jā. Un kad viņi nopublicēja internetā, kāds ir tas return on investment, Tajā pašā sketchpubā, kur tā kā cilvēki liek iekšā savus darbības. Tur mani nopublicēja tās lapas veidotāji, viņiem ir tur tāda sekcija staff pics. Jā. Es tur frontpage'ā kādu laiciņu padzīvoju, savācu 50 laikus. Skaidrs. Bet jā, negluži dēļ laikiem es to darīju. Nobrīnījos, ka vispār tur kāds paskatījās un neaizmuka uzreiz projām. Tā doma. Un tad cilvēki vēl joprojām tagad viņu vieno klāt savām kolekcijām. Tur ir iespēja veidot, kā jau visās saitos, tur kolekcijas, tur monsters, tur creatures un tā tālāk. Ikā brīdim izlasa tur paziņojums, tas ir pievienojums. Jā, tā kaut kā. Cik laiku tu aizņem kopā viņu uztaisīt? Kaut kādas 2 nedēļas pēc 4 stundām vakaros, jā. Tagad katru dienu, 7 dienas, 4 stundas vakarā, jā. Man ir jautājums. Jā. Kādiem mērķiem pamatā tie visi modeļi tavā karjeras laikā ir tikuši taisīti? Tikai priekš spēlēm? Jā. Tās Latvijā taisītas spēles vai ārzemēs kaut ko? Nē, tās visas Latvijā taisītas spēles. Es strādāju diezgan ilgu laiku firmā saucās Game Insight vai Innovate. Tā kā māsas meitas studijas saucās. Un mēs taisījām tur spēlītes. Un tie lielākā daļa modeļi, ko es esmu taisījis, tagad darba ziņā, tie ir viņiem veidoti. Vēl pirms tam tur bija firma saucās CTXM, un tur mēs uztaisījām, viens ārzemju klients bija, mēs taisījām Paramount Pictures Warriors, ir tāda filma, kaut kāda 70-80 gadu filma, kurai mēs taisījām spēlīt. Mēs viņu tur uzbliezām šausmīgi lielā ātrumā, un beigās viņam nevienam nepatīk, kā klasīt internetā atsākt. Bet, mums kā māksliniekiem bija ļoti interesanti un sastrādāties ar Paramount cilvēkiem. Tāds jauks pasākums. Aizmirsu vēl vienu lietu. Mēs taisījām mobīlo spēlīti, fermu tādu, priekš Disneja multinītes Moana, kas iznāca, kad pagājušo gadu, aizpagājušo gadu. Jā, tas bija vēl viens klients. Tas bija arī ļoti ātrs process, tā, kad mēs to grafiku tur uztaisījām pa 3 mēnešiem, jo, nebija laika un sarežģīta spēlīte, tīri no atļautā laika ziņā. Tas, laikam, no klientiem arī viss, ko es tādu sitienu var atcerēties. Jā, varbūt vēl kā? Jā. Kā tev pašam ir izglītība? Zīmēt anatomiju un vispārējo, vai tas ir? Īstenībā es tāpat kā Agris esmu mācījies FTU par programmētāju. Tas laikam populāri. Un tad es sapratu, ka neies man tā programmēšana nekādā veidā. Un es labāk pievēršos tam hobijam, kas man bija pirms tam, tā ir zīmēšana. Izglītības man šajā ziņā arī profesionālas nav. Visu esmu apgūjis caur internetu, caur pamācībām. Ļoti daudz, ko esmu ieguvis no tā paša Oskara Pavlovska, jo es viņu nosēdēju blakus darbā diezgan ilgi, un tad tur var paskatīties, kā viņš zīmē un pamēģināt saprast, kāds ir viņam tas domāšanas process un iegūt kaut ko no tā. Bet, izglītības process jau nekad nebeidzās pēc būtības. Tas ir jāturpina visu laiku, jo savādāk tev zināšanas var ļoti ātri palikt neaktuāls. Tas tā. Teiksim, tur, kur tu brauc uz tām skolām prezentēt, cik saprotu, jūs vairāk uz Snapchatu prezentējat, jā? Jā. Tos savējos darbus, teiksim, tur nerāda, jā? Nē. Nesabojasim, bēdīgi. Nē, bet Snapchatam pašam arī ir diezgan tādi. Ja jūs esat lietojuši to aplikāciju, tur arī ir darbi. Jā, un tas jautājums ir, vai šitie skolnieki viņi interesējās, kur to visu var iemācīties?
Mēs esam braukuši pie 8. un 9. klases, un jā, tur daži interesējās, jā, bet nav tā, ka ir baigi lielā interese. Viņiem, saka, varbūt viņiem tur kaut kas nav saslēdzies, un es jau arī ko nezināju, 9. klasē, ko es turēju patīk zīmēt, nu, kas tā. Dejošana. Dejošana, jā, ļoti patīk dejošana. Nu, tā kā. Nu. Labi, nu, tad laikam arī viss. Paldies jums par klausību. Jā, paldies, bērnu. Sūtīt. Es to slēgšu. Tagad 10 minūšu pauze. Tā, tagad uzstāsies Mārta Lūdzu. Manuprāt, vietējā viņa teksta leģenda. Tā kā lūdzu uzmanību. Man sauc Mārta Lūdzu, vai esmu leģenda. Apskatīsimies lūdzu pēdējo šī gada šaurību. Jāsaka, ka šaurījums varbūt izskatās iespaidīgi un es šeit stāvu viens, bet patiesībā šis te, ko jūs redzējāt, tas ir kopdarbs. Tas ir mans Māra Āboliņa un mana bērnības drauga Andra Pakalna kopdarbs. Mēs ar viņu sadraudzējāmies tādā veidā, kad es viņam sāku īrēt segu, un viņš man maksāja savu Lego. Tālāk nākamā attīstība bija, mēs iemācījāmies taisīt Mortal Kombatā finishim, kurš zina tur vēl dažādus trikus, un mēs gājām un par naudu kompjuteru spēļu nomā, var sakot, cīnījāmies par naudu uz likmēm, vai ne, tas bija tāds, kā mēs, teiksim, dabojām kaut kādus resursus, nezinu, šis varbūt nebija pat alus, bet, limonādē. Tālāk, nākamais posms, mēs sākām uzlaust spēles. Jūs varat iedomāties, kā var uzlaust spēles uz spēļu konsoles. Jūs var sakot, spēlēt tur, spaidīt uz dūlo pogas, mēģināt atrast kaut kādus slepenos kodus, un beigās mums viens draugs parādīja
uz personālā datoru, uz 3D maksu uztaisītu mazu video, kur bija kaut kāda vannīte, kurā šļakstījās ūdens. Un no tā momenta vienkārši tas bija, nu, pēc viņām kā apurti. Un tajā dienā mēs pirmo reizi uztaisījām 3D bumbu ar tekstūru pa virs, kas likās, nu, vispār jau kaut kas, nu, bez mazliet kā kosmosa uzzīmēts. Kurš kas tas bija? Kas? Kurš kas tas bija? Tas bija, es nezinu, tas ir pirms 2000. Tālāk, jau kaut kā izveidojās tā, ka mēs visu laiku bijām ar Andri Pakalnu kopā, un, teiksim, mēs sapratām, ka mēs divi tā varam izdarīt daudzreiz vairāk nekā pa vienam. Un mēs esam tādi personāži, kuri diezgan stipri atšķirās. Līdz ar to mēs spēlējām viens uz otra bonusiem un labojām un kritizējām viens otra kļūdas. Kā mēs nonācām kino jomā? Tik tā, kad mēs spēlējām muzikālajā grupā, mēs spēlējām industriālo mūziku, smagu deju mūziku, mēs uztaisījām klipu. Klips bija pavisam vienkārši priekš mūsdienām, es pār skatos un smējos pilnīgākās muļķības, kur nekā nav. Uz skatuves sādās kaut kāds žeks aplīmējies ar skoču, zeltenu gaismu, stroboskopu, tur kaut kādi 3D tur elementi izslīd cauri, bet, kad mēs iesniedzām LNT šo klipu, viņu aizliedza rādīt. Tik šokējoši viņš bija priekš 2000. gada latviešu sabiedrības, kad viņu aizliedza rādīt. Es nespēju noticēt, kādā vispār postpadomju mēs dzīvojām valstī, kad tādu elementāru lietu cilvēki pārbijās rādīt. Nu, lūk, bet pēc tā klipa panesās baumas, kad ir kaut kādi crazy džeki, kas taisa kaut ko galīgi crazy. Un mūs paņēma darbā eksperimentālā kārtā Filmangela studio, un tā atmosfēra bija tāda. Mēs ierodamies darbā pirmā diena. Pirmkārt, tajā Filmangela studio ir pārsteigti, ka mēs esam divi. Tātad viņi it kā, nu, sauc 3D džeku, atnāk divi. Abi līdzīgi, abi ar piercingiem, abi ar krāsotiem izdzītiem matiem. Nu labi, mums parāda, jā, redz, kur ir jūsu dators. Mēs paņemamies viens krāsli, tad mēs blakus sēžam uz diviem krāsliem un mācāmies strādāt mējā. Tas tā reāli bija. Mums iedeva grāmatu mējā un mēs reāli sākām mācīties mējā. Mums galvenais mākslinieks bija Arnis Mēģis, tāds mākslinieks. Bet, ko es varu pateikt, kas bija ļoti interesanti, viņam bija tāds atsevišķs kabinets, kur pēc mazliet ar ārstu krēslu, ar atvēlšņi, un viņš spēlēja kleids visu laiku. Līdz ar to mums paveicās, mums bija tāda kā, teiksim, radošā brīva. Viņš nekad gandrīz vai nepārbaudīja, ko mēs darām, kā mēs darām. To drīzāk pārbaudīja, tad, kad bija jānodot kaut kādas reklāmas jau, kad, nu, priekšniecība. Nāc skatīties, tas bija tā interesanti tā, ka mēs divi tā sēžam pie tā viena datora, un aizmugurē stāv 5 cilvēki un visi komentē, kā ir jātaisa to, ko viņi patiesībā nesaprot, kā ir jātaisa. Sirstītim jābūt maz drusiņ sarkanākam, maz drusiņ gaišākam, un tā diezgan lopoši tas bija. Kā mēs tikām galā ar strādājot uz vienu datoru? Mēs strādājam uz maiņām. Tātad viens atnāk uz darbu agri no rīta, nostrādā. Nezinu, mums bija tā, ka mums bija guļamais, varēja gulēt zem galda, tur nākamā, tur nebija dators. Un tad sāk strādāt otrais. Tur bija tā, kad viņi ļoti izbrīnījās tajā Filmangela studio, un, var sakot, mums ne tikai parādījās tas, tā teiksim, labi, reputācija par to, ka mēs taisam crazy klipus, bet par to, ka mēs crazy ilgi paliekam darbā un strādājam, ko vispār nekā neviens nav redzējis, 2 cilvēki uz vienu datoru. Tad Andrijs Ēķis ieplānoja taisīt filmu Rīgas sargi, kur, ja jūs atceraties, tika uzstādīts bez mazliet voto, kad tā būs pirmā latviešu filma ar vispār mega budžeta vizuālajiem efektiem, tur Hollywoods līmenī Oskarā iesniegs, viss izdosies, nu lūk. Un viņš paņēma darbā
filipīniešu supervisor, kurš beigās izrādās muka no Interpola par nelegāli viņš aizņēmās programmatūru no iepriekšējā darbinieku. Tā kā šeit personāži ļoti interesanti. Bet viņš, tas filipīnietis, paņēma līdzi divus angļu 30, kas tajā laikā, tad, kad ap 2000, tur kaut kādu 4. gadu, ja skatījās kaut kādā pasaules ceigā formos, nu, viņš bija, nu, tur kaut kādā 15. teiksim tā. Tā bija pirmā saskarsme ar profesionālo snobismu. Tas bija, teiksim tā, ka, nu, skaties uz angli, kurš vienmēr skatās griestos, un viņš tev nekā nesakrīt. Nekur. Nu, tev jācenšās kaut kā izpatikt viņam, bet nu labi, ne par viņu. Tālāk, tas filipīnietis pieprasīja Andrejam Mēķim, vai jums ir vietējie kaut kādi darbinieki, kas var darīt melno darbu. Andrejs Mēķis uzprasīja apkārt, kas vispār ir tāds. Protams, viņš domāja, kā lai nolīgs pēc iespējas lētākos, pēc iespējas labākos darbiniekus. Nu, viņam pateica, ka ir tāds džeki, kas strādā pa velti, guļ ofisā, strādā divi pa vienu algu. Vispār viņiem, nu, var sakot, visu vienu algu, bet, nu, viņiem lieli plāni. Nu, viņš mums paņem. Filipīnietis arī ļoti izbrīnījās par to, ka nevis viens vai divi džeki, bet tur bija tā, ka mēs sākām modelēt Rīgas sargiem modeļus gadu pirms filma tika filmēta. Tātad šeit var pieminēt to, ka Andrejam Mēķim bija laba strateģiskā domāšana tieši uz jau nākotni. Tātad viņš atrada divus lētos džekus, viņus nolgoja, lai jau viņi sagatavo visu, kas ir nepieciešams, lai pēc tā gada, kad jau sāk filmēt, ir jau kaut kāda bāze, ko var izmantot. Kas notikās? Mēs, tur bija vēl patiesībā tā, ka kā pārbaudas darbs bija darbs LMT, mēs taisījām laika ziņas. Tas bija tā, ka mūs ielaida tādā telpā apmēram 2/2, kur bija izlietas kaut kāds, ir tāds ferments, ko pievieno no gāzē, lai var just, kad gāze ir istabā, lai, teiksim, tas bija izlietas uz grīdas, un tur neviens vispār nestrādāja, man to laikās 3 gadus, bet mums tur iedeva, teiksim, darba telpu, labi, mēs tur izturējām nedēļu un pateicām, ka mēs gribam prom. Tad mūs pārcēla uz Sinevielu. Ir tā, ka patreiz ir kino pilsēta, kas saucās Sineviela, bet bija arī Dzintaros tāds liels uz kinoteātru uzbūvēta, teiksim, studija, kas arī saucās Sineviela. Tātad mūs ielika tur, un mūs ielika telpā bez lokiem, ar vienu ventilācijas caurumu augšā, un telpa bija, man tā liekas, 3x3. Jā. Un šoreiz bija progress, bija 2 datori. Bija 2 datori. Un kā mēs strādājam? Tur bija tā, ka bija nolikti ādas tādi kluči vienkārši pie vienas sienas, un, teiksim, kamēr viens strādā, tad tie kluči, otrs guļ uz tiem klučiem, vai ne, kad nogūst, tad, nu, tādām arī ļoti, ļoti trakām, teiksim, darba stundām. Principā pēc gada nostrādājot bezlogu telpā, Sinevielas darbinieki atzinās, ka acīm redzot mūs ārā nevarēs dabūt. Tālāk mums iedeva kā telpa bijušo kurpju noliktavu, kas mums drusku mazāk, un tur bija viens loks. Tas jau bija, teiksim, attīstība karjerā, un no tā mirkļa, bet es varētu teikt, sākās labie laiki. Kas notikās ar filmu Rīgas sargi? Rīgas sargi iegrābās jau pašā sākumā finansiālajās problēmās ar to, ka viņiem nebija pietiekoši labs tas vizuālo efektu tīms, un to filipīnieti izmeta laukā. Viņi paņēma, bet Andrejs Mēķis paņēma tajā laikā visprofesionālāko Krievijas studiju, kas saucās Cinemateka. Viņi ir taisījuši Turecki Gambit un Padvieni Imperijas, tas tāds TV seriāls. Un tas bija īpaši par viņiem. Viņi bija visprogresīvākie cilvēki Krievijas tirgū, kas spēja ne no kā
uztaisīt kaut ko tiešām unikālu, jaunu, teiksim, viņi konkurēja savā izdomā ar rietumu vizuālo efektu, teiksim, firmām. Viņi atsūtīja uz šejienu vienu no spēcīgākajiem supervisoriem un mūs norīkoja kā viņa asistents. Tad tur visu laiku jāvazājās līdzi, jāgas kafija, jālīmē uz zaļā fona tracking markeri, taču tas deva iespēju jau no malas sākt skatīties, kā ir jāstrādā. Tālāk izrādījās, ka tas supervisors ir pa dārgu, nomainīja viņu pret viņu asistentu. Tur bija atkal tā, ka tas asistents, teiksim, viņš nebija ļoti diplomātisks, viņš visu laiku runāja vācu valodā. Tas bija tāds interesants. Viņš nekomanīja to, ka viņš nav Krievijā. Tas bija ļoti interesants, ka Jodašanas laukumā visu inteliģents stāv pusē un viens, teiksim, skaļajā valodā Vācijā lamājās. Labi, bet no viņais arī iemācījos ļoti daudz, tāpēc, ka viņš bija ne tik profesionāls un viņš bija atvērtāks tieši. Es varēju, un Andris arī varējām mēs tā kā no viņa mācīties. Varu pateikt to, ka Rīgas sargus mēs jau ar Andri pabeidzām beigās bez nekādas ārzemju palīdzības, tāpēc, ka nebija vairs naudas nevienu algot, un mēs vienkārši pēdējo gadu, 3 gadus Rīgas sargus filmē. Pēdējā gadā mēs jau, teiksim, darījām visu paši, un modeļi bija mūsu, un tad tur, teiksim, daļu izdarīja Krievijā, pēcapstrādi lielu daļu izdarīja arī Latvijā. Kas notikās tālāk pēc Rīgas sargiem? Mēs strādājam pie dažādām reklāmām, un drīz vien parādījās ziņas par to, ka būs jātaisa filma Rudolfa mantojums. Un pie Rudolfa mantojuma es pirmo reizi saskāros ar interesantu lietu. Rudolfa mantojumu vēl filmēja vecās paaudzes cilvēkiem, ļoti liela daļa no iesaistītēm, bija, teiksim tā, padomu skola, vai ne? Un kas ir interesanti, tā bija pirmā smagā mācība, kad bija jāfilmē vizuālo efektu šots. Tas ir tur, kur, ja kāds atcerās, tas ir tur, kur Rudolfs uzdāvina tai kalpones meitenē, ar ko viņš taisās precēties lietu sāku tiem meldājumām. Kaut ko atceraties kāds, ne? Neatceraties ļoti labi. Tur ir tā, ka tad, kad tas skats tika filmēts, pēkšņi operators sāka teikt, ka var uzlikt kontra gaismu. Un es varu teikt, ja jūs filmējat ārā uz zaļā fona, nelieciet nekādus citus apgaismas objektus. Tāpēc, ka ārā gaisma vienmēr ir tāda, kāda viņa ārā. Nevar būt tā, ka spīd saule, bet no aizmuguras kaut kāda lampa spīdina vēl kaut kādu mistisko gaismu. Tas vienkārši nav iespējams, un tas radīja ļoti, ļoti lielas problēmas. Kāpēc? Tāpēc, ka bija jātaisa šots, kurā ir dienas gaisma, bet kur ir kaut kādas mistiskie prožektori, kuru vispār dabā nepastāv. Un, teiksim, darbā tas izpaudās plus 1 mēnesis darba. Pēc, tā bija tiešām smaga mācība to, ka nedrīkst paļauties. Ja tu zini, ko tu dari, tad nedrīkst iespaidoties. Tas bija tiešām tāds moments, kad es kā nepieredzējis cilvēks ļāvos iespaidoties. Tālāk, pēc filmas Rudolfa mantojums mēs ar Andriju bijām diezgan nomocījušies, taču mēs nolēmām, ka mēs gribam progresēt, un mēs nolēmām un devāmies uz Jaunzēlandi, lai iestātos darbā Vet Digital, lai taisītu, jau mēs bijām izspiegojuši, ka viņi taisīs hobby. Kā notikās tas stāsts? Mēs sacepām savu šourīlu, kas bija taisīts no katriem no Rīgas sargiem un Rudolfa mantojuma, un vēl visādām reklāmām, ko mēs taisījām pa vidu. Un mēs apstaigājām, es tā domāju, 75% Jaunzēlandes gan reklāmas studijas, gan animācijas studijas, gan filmu studijas. Un visur klātienē mēs iesniedzām savu disku, atkal mēs tur bijām 2, atkal mēs pēc mazliet bijām gatavi strādāt par 1 algu.
bet viņi to nesaprata galīgi. Un tas atkal bija viena tāda mācība, ka patiesībā varbūt mēs būtu dabūjuši daudz lielāku rezultātu, ja mēs būtu to darījuši caur e-pastu. Bet mēs kaut kādā savā jaunības dūmā nospriedām, ka klātienē tas būs efektīvāk. Nē, tas tā nebija. Varbūt vienkārši mēs arī runājam kā austrumu eiropieši, bijām piercingos un ar izskrūtiem matiem, varbūt tas arī nospēlē. Un tas mēs bijām divi. Tālāk par Veta Digital Studio bija tā, ka mēs viņam sūtījām e-pastu, viņi neatbildēja, un ko mēs izdarījām, beigās mēs aizgājām uz to Veta Digital Studio, izrādās, ka patiesībā tur ir speciāli uztaisīts tāds tā kā suvenīru veikals, bet īstā studija vispār ir aiz stūra, iekšā sētā, tur aiz slēgtām durvīm, visi logi melni, nekā nevar redzēt, caurlaide, tur. Un mēs esam pie tās studijas durvīm, līdz lietus, iekšā tik nevar, nezinām, ko darīt, un pēkšņi iet viens āziešu čalis iekšā, kuram uz muguras rakstīts Veta Digital. Protams, mēs pieskienam klāt uzreiz, viņš ļoti izbrīnījies, iestrēgstājās durvis, uzreiz kā aidurvis iekšā. Mēs filmējam dokumentālo filmu, un mēs jau esam iekšā Veta studio, kur uzreiz tiek izsaukti apsargi, un tu paņem uzreiz pie vietas, un saka, ko jūs gribat, kas tas tāds ir? Nodam to disku, sakam, es gribam pie jums strādāt. Nekad privāti pie mums nesniedziet šādā veidā disku. Sūtiet mums e-pastā. Un, protams, Veta Digital darbā mūs nepaņēma. Mūs nepaņēma objektīvu iemeslu dēļ, tāpēc, ka mēs nebijām pietiekoši pieredzējuši. Un mums, acīm redzot, nebija pareizā darba atļauja. Mums bija working holiday, tas pēc gada mēs varam palikt Jaunzēlandē un tur strādāt 3 mēnešus pie viena darba devēja. Labi, bet Jaunzēlandē notika savādākas lietas. Mēs strādājam pie vietējo grupu videoklipiem, pie kaut kādām mazām reklāmām. Mēs taisījām reklāmas no Jaunzēlandes Igaunijai. Ja tam, tas bija eiro reklāma, tā kā, par eiro ieviešanu. Un, bet tas nesa tā kā lielu pieredzi. Tālāk notikās tā, kad mēs atgriezāmies Latvijā un mēs sākām strādāt pie filmas Sapņu komanda. Ja kāds ir redzējis un atcerās Sapņu komandu, tad drīz vai visi skati, kur ir tribīnes, tas ir apmēram, man tā liekas, 200 ar kapekām, ja ne kopā skaitot 400 šoti, kur ir ielikti aizmugurē cilvēki. Tāpēc viņi ir pavainoti. Kāpēc? Tāpēc, kad kad filmēja Sapņu komandu, nebija ieradušies masu skatu dalībnieki. Viņi filmēja 3 dienas, bija tā, ka pirmajā dienā atnāca ļoti daudz cilvēku, bet tad viņi vienkārši sēdēja padojoties tenīs tribīnēs, uz viņiem bļāva, ka viņiem ir jāaplaudē, un tad tā dienā atnāca tikai pusi, un 3. dienā atnāca vispār 10%. Līdz ar to bija diezgan liels darbs, lai aizpildītu visu to zāli. Kas notikās tālāk? Teiksim, tā reputācija, tas, ka mēs esam crazy džeki, aizgāja jau, un ar to arī to izstāst, ka mēs bijām Jaunzēlandē, aizgāja tās ziņas uz Lietuvu un Igauniju. Un mums parādījās piedāvājums, patiesībā nevis parādījās piedāvājums, bet mēs jau sākām strādāt pie vienas franču zombiju filmas, kur mēs taisījām asins šķīšanu un visādas savādākas mūrus. Un tad mums piedāvāja darbu filmā Arctic Blast. Nezinu, vai jūs zināt, bet tas ir B kategorijas filma, kura spēja uztaisīt sevi C kvalitātē. Tas ir tāds unikāls gadījums, un mēs strādājam ar vienu Kanādas čali, kas tikko bija uztaisījis savu firmu pagrabā ar savu draugu, tā kā mēs bijām ļoti līdzīgi, un mēs, teiksim, savu darbu mēs izdarījām tik labu, kad, tie, kas redzēja to filmu, teiksim, kino cilvēki, kas redzēja to filmu, viņi pateica, šitais izskatās labi. Un tas čalis piedāvāja mums vēl darbu uz kaut kādām mazām vietējām Kanādas filmiņām, un beigās viņš mums piedāvāja jau braukt strādāt uz Kanādu.
Mēs aizbraucām uz Kanādu, un tur mēs nostrādājām gadu ar tādu atdevi, kad, teiksim, tā firma pacēlās. Tas bija 2 cilvēki, ir spējīgi mainīt, teiksim, finansiālo firmas stāvokli. Strādājām mēs daudz, un, teiksim, tā bija tā, kad es sāku strādāt, es strādāju ļoti aktīvi, es dabūju algas paaugstinājumu, pēc tam es atkal vairs nevarēju pastrādāt, man algu samazināja. Tas nebija pārāk godīgi, bet labi. Tajā pašā laikā Andris strādāja sākumā slikti, bet pēc tam sāka strādāt jau ļoti labi, viņš atvērās, un patreiz viņš strādā jau 5. gadu tajā pat firmā, un viņš ir lead kompozitors un mākslas departamenta priekšnieks. Patreiz viņš strādā tajā pašā firmā. Un reāls piemērs ir tajā, ka tas čalis, kurš uztaisīja to firmu pagrabā ar savu draugu un sāka pilnīgi strādāt no 2 datoriem, viņš tagad ir kļūst par miljonāru. Kādā veidā viņš spieda uz neiedomājumu labu kvalitāti. Strādāja pats, tas ir unikāli redzēt to, kā cilvēks pašiznīcinās. Viņš vienkārši ierodās darbā 7, iedzer Red Bull, iedzer 2 kafijas, sāk strādāt līdz 11. Un tad atklīst studijā, atkal pastrādā, un tad kaut kādos 4 aizbrauc mājās, tad, nezinu, iet sadzerās tabletes atlūst, tad pēc tam atkal tur, nezinu, kā viņu sielu atmodina, bet tāds cilvēks reāli deva iedvesmu arī pašiznīcināties. Mēs strādājām, teiksim, ar ļoti lielu atdevi, un beigās tas nostrādāja. Tiešām tas bija gads pa gadam, tā firma ieguva kvalitāti, tas ir no klienta uz klientu ieguva tādu reputāciju, ka šis ir tiešām kaut kas ļoti kvalitatīvs un lēti un pamazām. Tas sanāk pagājuši gadu to firmu pārpirka Rodeo, kas ir Kanādas lielākā vizuālo efektu kompānija. Viņi vienkārši nopirka kā papildus resursus sev. Kāpēc viņi tieši nopirka? Te ir tāds interesants moments. Mēs pieņemsim zinām par lielām datorgrafikas kompānijām. Un bieži vien liekas, jā, viņi tur nodarbina 500-600 cilvēkus, tur vienā milzīgā 5-stāvu mājā, visu ofisu aizsistie ar viņu tiem džekiem, bet bieži vien viņi arī netiek galā. Un ko dara kompānijas uz filmas beigām, tad, kad nāk deadlines, viņi intensīvi meklē visās pasaules malās freelancers, kas viņus var izručīt. Un tas ir tas moments, kad var iesaistīties gan parastie mirstīgie freelanceri, vai ne, kas grib, teiksim, uzsākt darbu kino jomā, vai arī, tad mazas kompānijas var iegūt sev tādus darbus. Tātad es atgriezos atpakaļ Latvijā, Andris Pakauns palika Kanādā, un mēs uztaisījām tādu stratēģiju, kad viņš man no Kanādas sūta darbu, un es strādāju Latvijā un sūtu viņam atkal kaut kādus, nevaru jau tā teikt, ka Latvijas darbu viņam daudz ko interesētu, bet viņš man vienmēr palīdzēja, un mums, teiksim, bija tāds, drīzāk nevis mums, bet man bija tāds kā ārzem firmas backups, teiksim tā, ka vienmēr varēja iedot tam firmas priekšniekam uz lielā ekrāna pastīties, vai viss krāsas kārtībā, vai tur filmas grauds ir pareizi. Tad, lūk, es atgriezos Latvijā, un šeit man jāpastāsta interesants gadījums, es dabūju darbu Briselē. Un Briselē darba pieredze bija tiešām unikāla. Kāpēc? Tāpēc, ka es ierodos darbā, es stundu gaidu pie ofisa durvīm, neviens nav, 9:00 ierodās pirmais cilvēks, labi, es strādāju 6:00, man pienāk klāt priekšnieks, saka, viss jāiet mājās. Es kā jāiet mājās, es taču nevaru pabeigt. Viņš saka, kā klients vainīgs, ka viņš tad tik grūti darbu iedevis. Ir galīgi jocīgi. Un no patīkamām lietām vēl bija tas, ka bija
Firmai bija pašai savs dārs ar dīķi un ziltiņām, augļu koki. Studija bija uztaisīta sanlaicīgā alus būvētavā. Un pusdienas laiks bija tā, ka vienkārši visu studiju apmēram 15 cilvēki sanāk kopā un 2 stundas ēd firmas ēdienu. Tāds arī diezgan kontrastaini. Diezgan kontrastaini ar ko? Diezgan kontrastaini ar Londonu. Nākamais teiksim, tāds posms, kur es strādāju, bija Londona. Bieži vien, tad, kad es vai es rādu kaut kādus savus darbus, vai stāstu par savu pieredzi, ir tāds jautājums, kā viņi tevi atrada. Tā ir doma tāda, ka es esmu baigais Latvijas profesionālais čalis un pilnīgi angļu kompānija vēlās mani nolīgt. Tā nav taisnība, es neesmu tik profesionāls un man līdz tam vēl ļoti tālu. Otrādā pilnīgi. Es dabūju darbu gan Briselē, gan Londonā, ilgus mēnešus skanējot darbu piedāvājumus. Tātad es vienkārši googlējot iekšā centos atrast visus VFX darbu sludinājumu lapas, kurās es izkopēju ārā veselu milzīgu sarakstu ar visām firmām, ar visiem viņu e-pastiem un regulāri sūtīju pieteikumus un savus showreels. Un, teiksim tā, kad es sūtīju uz Londonu no 30 firmām atbildēja 2 un tā viena pēc stundu ilgas telefonu intervijas paņēma mani darbā. Un, teiksim, tā bija tiešām veiksme, tāpēc, kad darbā man paņēma vidēja līmeņa Londonas kompānija, kur apmēram darbinieki ir tik daudz kā šeit, jo lielajās kompānijās ir 400, 300, 500 cilvēki, kas ir diezgan traki. Es nezinu, kā viņi visi tur sadzīvo, tur pat cilvēki neiepazīstams viens un otru. Bet šajā vidējā kompānijā, kas saucās Blue Bolt, man patikās tas, ka pēc tā, kad viņi reāli redzēja, ka man ir augsta produktivitāte, pārtēņi būs problēmas. Kas par lietu, tu pārāk daudz strādā, man izmetīs ārā. Tā arī bija. Tālūk, un tad tālāk es jau iemanījos strādāt tā, kad es strādāju gadu vai pusgadu ārzemēs un tad braucu uz Latviju un strādāju Latvijā. Kāpēc? Tāpēc, ka man tiešām patīk Latvija un es nevaru iedomāties sevi strādājam uz mūžīgiem laikiem ārzemēs. Man interesē palikt Latvijā, bez draugiem, bez ģimenes. Man patīk, kādi projekti notiek šeit. Un tagad skatoties, cik daudz šeit ir cilvēki, es esmu ļoti priecīgs, jo es redzu vienkārši, ka pie mums datorzinības attīstās. Un man tas tāds teiciens ir, ja laikam Krišāns Valdemārs teica, kad Latvija brauciet jūriņā, tad es varu teikt, Latvija brauciet datorā. Tas ir tāds, es tā domāju, ka mums ir tās iespējas arī reāli konkurēt pasaulē. Mana izvēlētā stratēģija ir strādāt ar savu ļoti labu draugu, ar kuru mēs varam viens otram uzticēties, un mēs varam izkritizēt viens otru, novadot darbu līdz labākam rezultātam. Un, kā es teicu, pagarinātas darbstundas, kas tomēr galu galā ieskaitās produktivitātē. Vai man ir bijis tā, kad meitene raud, jo viņa ir dzimšanas diena, bet man ir deadlines? Jā. Vai es esmu strādājis mēnesi pēc kārtas sestdienās, svētdienās pa 12 stundām dienā kā minimums? Jā. Bet, es esmu šeit jūsu acu priekšā un ja kādam interesē, man ir 39 gadi, tā kā, es tā domāju, šeit ir daudz jaunu cilvēki, kas savos gados ir daudz prasmīgāk nekā es biju, tajā pat vecumā. Tā kā es redzu ļoti lielas iespējas priekš daudziem Latvijas datorgrafikiem. It sevišķi, tāpēc, ka mēs esam Eiropas Savienībā.
Nu, diemžēl, tagad nezinu, kā tur ar Angliju būs, teiksim, arī, ko es uzreiz gribu pieminēt, es domāju, kas jums varētu interesēt. Naudu vislabāk sapelnīt ir Londonā, tāpēc, ka tur maksā labi, stabili, bet tur ir ļoti liela konkurence, jo tā ir tiešām pasaules konkurence. Ja jūs tur būsiet, tur būs džeks tur varbūt no Austrālijas džeks, tur varbūt kaut kāds tunisietis, tur varbūt krievs, viss kas tur varbūt. Bet, teiksim, tur maksā labi, bet drīzāk tā, tur ir liela konkurence, bet maksā labi. Un viens tāds mazs noslēpums. Vienmēr dabūt darbu ir grūti, bet ir moments pirms Ziemassvētkiem, kad visi režisori grib pabeigt savas filmas uz jauno gadu. Un tad tie nabaga lepnie Londonas darba ņēmēji sūta, uz Indiju sūta vēstules, lai tik dabūtu kādu darbā. Tas ir īstais mirklis, tad, kad pieteikties darbā. Tas vēl ir viens tās noslēpums. Tad, kad jūs jau tur tiksiet iekšā vienreiz, ja jūs varēsiet ierakstīt, ka jūs esat strādājuši Londonā, tur pieņemsim NTC vai Framestore vai Double Negative, jums jau būs 80% lielāks iespējas tikt jau nākamajā firmā. Ir pat tādi cilvēki, kas aiziet uz firmu, viņus izmet ārā, bet CV viņi var ierakstīt, ka viņi strādāja. Līdz ar to viņi iet uz nākamo firmu, kamēr viņus izmet ārā. Viņiem vēl lielāks nozīmē, ka nākamie jau darba ņēmēji jau viņam raksta vēstules, vai viņš nebija tik interesēts nākt pie viņam strādāt. Tā kā tur visādi tādi triku momenti. Varbūt kādam ir kādi jautājumi? Kāds tavs akadēmiskais kaut kāds mācības? Pašmācība. Tīra pašmācība. Un es sevi varētu raksturot, ka vienīgais, ko es māku, varbūt es māku vidējā līmenī zīmēt ar zīmolu piltpalu. Man nav klasiskās zīmēšanas izglītības vai stila, bet šo to es tā kā māku zīmēt. Es esmu zīmējis visādas komiks pat priekš šeit. Varbūt tas ir tāds, kas man mākslinieckā izjūtā palīdz, ne? Bet tas ir, teiksim, interesi radās no bērnības jau, es vienkārši zīmēju. Pārējais viss tas ir pašmācības ceļā. Turklāt es varu teikt priekš jaunās paudzes. Tad, kad es mācījos strādāt, nebija internetā normāli tutoriāļi. Tagad tas viss ir atvērts jums. Visas iespējas pārsist mani un vienkārši sēdēt ar Peter Jacksonu vienā krēslā un dzert tekilu. Starp citu, viens interesants moments tieši pēdējās dienās. Mēs vēlējāmies ar Andru Pakalnu iestāties Veta Digital. Mums nesanāca. Mēs iepazināmies ar ļoti daudziem cilvēkiem no Veta Digital, kuri ar mums runājot atzina, ka viņiem nepatīk strādāt Veta Digital. Lai gan viņi pirms tam bija sapņojuši. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir vēl trakāks iznīcināšanas darba režīms, nekā mēs esam pieraduši strādāt. Tas ir vispār crazy. Tur tā, ka tad, kad viņi mēģina pabeigt tās filmas, tad ir tā, ka tur vienkārši iesloga bez maz vai ofisā un noorganizē tā, ka visa komanda var gulēt, teiksim, šādā telpā vienkārši sapērk matriču no Ikejas, vai ne? Un davai tagad 3 dienas paliekam šeit un strādājam. Pastāšu tagad, par taisējo projektu. Labi, es atcerēšos jautājumu, bet es pabeigšu. Es gribēju pateikt, ir tāds mistisks gadījums, kad čalis, ar ko es strādāju Londonas firmā, ar kuru, teiksim, mēs bijām, viņš par manīm ir labāks. Tas ir krievu čalis, kas jau strādā 10 gadus Londonā. Viņš sāka kā 3-dešniks, kā parasti 3-dešniks vienkārši Londonā. Viņš atrada kaut kādā firmā darbu, augstāk, un viņu tagad, pirms 2 mēnešiem paņēma darbā Veta Digital. Tātad es jau atkal kaut kur tūmā tur grozos, vai ne? Ko es izdarīju, es uzrakstīju Veta Digital atkal pieteikumu. 5. pēc kārtas. Tāks, par patreizējo projektu. Es patiesībā teicu jums, ka es par patreizējo projektu nestāstīšu daudz. Labi, es varu pastāstīt par patreizējo projektu. Patreiz es strādāju pie projekta Baltu cilts ar ļoti foršu komandu. Man tiešām ir prieks, kad katreiz, kad es Latvijā atgriežos pēc
teiksim, pēc ilgas prombūtnes man ir tāda sajūta, ka es jau esmu pazaudējis saikni ar kaut kādām profesionāļu paaudzēm, vai es atbraucu, skatos šeit ļoti daudz cilvēku, bet es lielāko daļu no jums nemazām nezinu. Nu, kaut kā tā sanāk, un katrs projekts Latvijā man iepazīstina ar jauniem cilvēkiem, un es esmu pārsteigts par to, cik zinoši, cik jau profesionāli ir šeit cilvēki. Nu, man nav nekāda problēma sadarboties ar cilvēkiem Latvijā, tāpatās kā es sadarbojos ar viņiem ārzemēs, teiksim. Tas zināšanu līmenis šeit tāpat ir augsts. Varbūt nav tik daudz izpildes prakses kādas, nu, lai gan arī tā noteikti, arī pieredzi ir diezgan jau. Par patreizējo projektu. Patreizējais projekts Baltu ciltis atšķirās no visiem citiem iepriekšējiem projektiem ar to, ka Baltu ciltīs ir režisors, kas pirmo reizi saprot, kas ir vizuāli efekti. Tas ir kaut kas tāds, wow, kaut kas jauns, vai ne? Ir tāda režisora veida, kas vienkārši, viss vizuāli efekti, 500,000 uz vizuāliem efektiem, davai sprāks, tur deg, viss vienalga kā tur, un, protams, beigās filmas uz. Vai atkal tā, kad bez supervisora filmē, materiāls ir, es atvainojos par izteicienu sadirst, un tad meklē post-production kompānija, kas, teiksim, var izlabot, un nezinu, es labāk pat neteikšu vispār, kāds darbs ir nācies izskatīt. Nevis darīt, bet pat izskatīt, par cik sliktā kvalitātē tiek iesniegti tie projekti. Un tas arī ir viens no tādiem ieteikumiem. Jums ir jāmāk atteikties no sliktiem projektiem un no projektiem, kurus jūs nevarat izdarīt. Mums no Krievijas atsūtīja tādu projektu, kur ir zaļais fons. Uz zaļā fona stāv un mīcās ļoti populārs krievu aktieris, bet gaismas spīd viņam tikai uz sejas. Ja kāds strādājas ar zaļo fonu un mēģinājis kejot, tad viņš zina, ka ja aktieri kājas ir ēnā, tad zaļais fons nedarbojās. Un mums mēģināja iesmērēt tādu neizdarāmu darbu, ka davai iztaisiet to, ko tehniski nav iespējams izdarīt. Atgriežamies pie Baltu ciltiņu, tas ir patreizējais projekts, pirmizrāde sola 16. maijā, un, teiksim, tur ir interesants piegājiens tas, kad ir ļoti daudz kadri ar 3D integrāciju, kas ir filmētie kadri, kuros ir iemontēts iekšā kaut kāds 3D gabals. Ir ļoti interesanti tas, kad ir arī 3D, tātad Full CG ainas, kas ir gandrīz, vai varētu teikt, neraksturīgi Latvijas kino. Es pat neatceros, kurš vēl ir tāds skats, kas ir pilnīgi 3D taisīts, kas ir ieplīts iekšā filmā. Būt no visādiem elementiem kombinēts, bet ne tieši 3D. Tā kā pirmizrāde būs diezgan drīz, esat aicināti skatīties, vērtēt. Ceru, ka jums būs interesanti. Atbildēja kaut cik? Jā. Vēl kādi jautājumi? Tas, ko minēja par šiem sačakarētajiem video izdevniekiem, tas ir tikai Latvijā vai arī Visā pasaulē. Tas ir atkarīgs no režisora un operatora pieredzi vispār. Tajā darbā mums parasti uz filmā vienmēr ņem vizuālo efektu supervisoru vai arī laukumu supervisoru, kuram ir uzdevums sekot līdzi, lai viss safilmētais ir pēc tam izdarāms. Un tur arī ir tāds, dažreiz ir tā, ka tas ir diezgan grūti, kāpēc, kad iedomāsimies, jūs esat filmēšanā. Jūsu vizuālo efektu kadrs ir ieplānots kā pirmais sarakstā. Ierodoties laukumā, tev tiek pateikts, nē, mēs pārcēlām uz dienas beigām, būs pēdējais. Tad tu nosēdi visu dienu līdz tam beigām un izrādās, ka saule sāk krietēt. To vairs nevar nofilmēt. Bet režisoram un operatoram un producentam tas neinteresē. Viņi saka, davai, filmē uz priekšu. Tādiem gadījumiem arī
nākās sastapties. Ir vēl kādi jautājumi? Neliels. Tā kā tu biji strādājis pie Rīgas sargiem, jāsāpja komandas, tā kā nav reizēm vienu un to pašu režisoru. Kā var manīt laika gaitā viņu progresu, tā pieredze strādājot? Labi, man ir tāds jautājums, kurš no jums ir redzējis Namīgi redzami? Jūs varat pateikt skaļā balsī, ko jūs domājat par datorgrafikas līmeni šajā filmā? Var kāds pateikt? Labs, slikts, redzams, neredzams? Var kāds atbildēt? Īpaši neredz. Nu, tātad tas jau ir progress. Tātad režisors atšķirībā no Rīgas sargiem negribēja rādīt visu laiku vizuālos efektus nepiemērotās vietās. Tātad progress ir un, kā lai pasaka, neriskējošāks. Un arī es varu pateikt to, ka mazs nopelns strādājot ar šiem cilvēkiem, Andreju Ēķi un Aigaru Graubu, es esmu viņus spējis pārliecināt, ka vizuālie efekti ir jāsāk taisīt krietni pirms tā laika, tad, kad viņiem liekas, ka viņi ir jāsāk taisīt, jo parasti ir tā, ka vizuālos efektus sāk taisīt pēc montāžas. Nu, jā, un tad, kad budžets ir beidzies, tad var sākt ķerties pie post-production. Citu Aigars Grauba Rīgas sargu laikā staigāja ar tēku reklu provocējošu aizbrīvi un post-production. Tas bija moto. Vēl es gribēju, es jums pastāstīju par savu pieredzi, es jums pastāstīju jokus un kur var nopelnīt vairāk naudu. Es jums gribu ātri, kamēr man ir iespēja pastāstīt par vizuālo efektu pamat tādiem principiem, kas ir tieši kino un vispār video apstrādē, kas jums būtu jāievēro. Tas ir arī saistīts ar Latvijas teiksim, datorgrafikiem, ar ko es saskāros strādājot ārzemēs. Un tad, kad es saskāros ar Latvijas, teiksim, datorgrafikiem, kas bija lielākās kļūdas. Jebkuram video materiālam pa virsu nāk filmas grauds. Jūs ziniet, kas tāds ir? Tas ir tas, kas sarkanais, zilais, zaļais, tāds viss ekrāns pilns ar graudiem. Tātad kino standartā ir tā, ka tiem graudiņiem beigās pēc jūsu apstrādes ir jābūt tādiem pašiem, gandrīz vai ļoti līdzīgiem. Pieņemsim, ja mums šī ir aina, kas ir, nu, teiksim, ja viņi ir vienkārši kā nofilmēts materiāls, tad virs 100 punktu būs, teiksim, tas filmas grauds, tā arī saucās filmas grauds. Ja jūs iemontēsiet iekšā šeit, pieņemsim, manu bildi, tā būs fotogrāfija, vai ne? Tas nozīmē, ka tā bildē tas filmas grauds pa virsu nebūs. Un ja jūs palaidīsiet uz gala rezultātu šādu video materiālu, vienmēr varēs redzēt, ka tā iemontētā bilde neiedarās filmētajā tajā materiālā, tāpēc, ka viņai pa virsu neiet tas pats grauds, kas it kā garantē, ka tas ir tas filmētais materiāls. Tātad šis filmas grauds ir viens no tādiem, teiksim, aspektiem, kas ir tiešām jāievēro. Tas ir tā kā pamat prasība. Viss, kas iet iekšā kino, tam vienmēr ir jābūt virsū, teiksim, tam pašam filmētajam graudam, kāds viņš ir. Varu pateikt, ka tas ir ļoti smagi uz to uztrenēties. Kam tas interesē, iesaku jau sākt trenēties tagad un vienkārši ir jāpieradina atšķirt simtiem ņirgošu punktiņu, vai ne? Bet to var izdarīt. Es sākumā pats neticēju. Andris Pakauns iemācījās to pirmais darīt, bet ar, teiksim, 2-3 gadu laikā es spēju iemācīties, un tagad jau reāli es zinu, kā uztaisīt to graudu, un, teiksim, es pat zinu, kā viņu uztaisīt labi. Tālāk.
Ja, man ir tāds ieteikums, ja jūs strādājat kaut kādā projektā, sauciet folderus, vienmēr dodiet projekta nosaukumu, saīsinājumu, pieņemsim, ja tas būtu Baltu ciltis, tad Baltu ciltis ir iesaukts BT, tas ir pirmo vārdu, teiksim, nosaukumu, un sauciet folderus angļu valodā. Tas, ja jūs gribat vispār sadarboties ar Eiropas Savienību vai ar cilvēkiem, kas strādā teiksim, ārvalstis, tāpēc, ka tās ir bijuši, arī ir bijuši tādi gadījumi, kad, tur, teiksim, vienam fails ir nosaukts tur rūsējošais auto, vai ne, un tur nosūta uz ārzemēm, viņam tas nekas neizsaka, viņš nevar izlasīt, taču, ja tā būtu rastēt kārta, tur nebūtu nekāda problēma, kurš varētu izlasīt un, teiksim, orientēties, kas tas ir. Nākamā lieta. Labi, man te saka, kad ir jābeidz, es jums centos ātrumā, man ir ļoti daudz ko stāstīt, bet es ceru, ka kaut ko es jums arī pastāstīju gan ar jokiem, gan ar pieredzi, gan ar tehniskiem ieteikumiem. Lielas paldies! Jā, liels paldies Mārim! Tā kā viņam man ir daudz ko stāstīt, es ceru, ka viņš atnāks uz vēl kādu mītupu un pastāstīs mums vēl par citām tehniskām niansēm, jo, cilvēks ar lielu pieredzi ir interesanti paklausīties viņa dzīves piedzīvojumus. Tālāk, vakara plāns ir ēst picas šķēli. Jūs redzējāt, ka gāja cilvēki ar picām, tas nozīmē, ka ja jums paveiksies, jūs būsiet pirmie, tad noteikti aiziet un paņemiet katru pa picas šķēlē, pasakiet čau viens otram, iepazīstieties. Liels paldies Lulu picai par to, ka viņu šo te skaisto lietu piedāvā. Pica par brīvu, tas ir pats labākais. Tas ir dzīvējums pieņemais. Tā, tas ir viss. Ja es neko neaizmirstu, ne? Jā, paldies un skrienam.